Latvijas vīriešu handbola izlase ar uzvaru sākusi tradicionālo Rīgas domas kausa izcīņas turnīru. Pirmajā spēlē ar rezultātu 34–29 pieveicot Beļģijas valsts vienību. Spēles pirmais puslaiks ritēja kā pa viļņiem. Vispirms vadībā izvirzījās viesi, tad latvieši panāca izlīdzinājumu un drīz vien pat iegūt 4 vārtu pārsvaru 10–6. Puslaika izskaņu mūsu komanda nospēlē visai neveiksmīgi, iegūtais pārsvars tika zaudēts un atpūtējot jau neizšķirts 15–15. Otrajā puslaikā vispirms 3 vārtus pēc kārtas guva Beļģi, tad Latvijas izlasē pamazām izdevās sakārtot savu spēli, panākt izlīdzinājumu un puslaika otrajā pusē nosvērt svaru kausu sev par labu, izcīnot visai grūtu uzvaru ar 34–29. Rezultatīvākais mūsu komandas rindās ar 7 gūtajiem vārtiem bija Arnolds Straume, bet 6 vārti Arta Kurmaiņa kontā. Jāpiebilst, ka komandas kapteinim Margotam Valkovskim šī bija 100. spēle Latvijas izlasē. Bet kādi ir secinājumi pēc spēles un pie kā mūsu komandai būtu vairāk jāstrādā? Noteikti vēl nav saskaņa uzbrukumā. Aizsardzībā, kad nāks mūsu Bundeslīgas veči klāt, noteikti mūsu aizsardzība izskatīsies daudz savādāka, bet uzbrukumā ir vēl vajadzīga kopējā valoda un pie tā būs arī jāstrādā.